Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas tu sāki strādāt filmu studijā Dauka. 4 gadus tur nostrādāji, un tad pieņēma lēmumu veidot pats savu filmu studiju. Kāpēc šāds riskants lēmums? Un diezgan ātri jau. Nu, mēs kopā arī, godīgi sakot, Dauku mēs pat veidojām kopā. Tas bija, kad sākumā bija Zīmēto un Leļļu filmu studija, un tad mēs bijām, laikam, 23 īpašnieki, kas veidoja to Dauku, un tur bija liels kolektīvs, tad leļļinieki aizgāja prom uz savu studiju, izveidoja AB, un tad atkal jāatzīst, kad mazliet nesakrita tā es biju tur direktors, un nesakrita mazliet tās darbi ar vārdiem, vai otrādi ar Bērziņu un Stiebru. Līdz ar to man bija iespēja, jo viņi bieži pieņēma direktori, kuri būtu bijuši cilvēki, tas cilvēks, kurš izpilda viņu vēlmes un intereses tādā, un mazliet kaut kā es tajā laikā pēc dažiem gadiem sapratu, ka tie vārdi nesakrīt ar tiem darbiem, un bija arī lūzums kaut kāds, un tad es kļuvu sliktais, jo es atbalstīju jaunu autoru kaut kādas lietas. Nu, tā savā ziņā tas bija kašķis, tā atklāti sakot, un vienkārši man bija izvēle vai nu dibināt kaut ko savu, vai nu arī vienkārši aiziet prom. Tā ka līdz ar to, bet tā kā man ir ļoti grūti iznīcināt, uzvarēt, ja, tad līdz ar to es vienkārši nodibināju filmu studiju Riju. Tā tas bija. Bet bija tā, ka man vienkārši var teikt, palūdza aiziet. Kāds bija tavs sajūtas, kad 2010. gadā pēc radošās darbības 40 gadu garumā un 126 izveidotām animācijas filmām Dauka tika aizvērta, slēgta? Man šķiet, ka viņa vēl šobrīd nav slēgta, un arī šobrīd Roza Stiebra strādā pie filmas, un tas ir ļoti labi, jo man šķiet, ka patiešām tā bieži to ekspertu lēmums ir iznīcinošs, ja, jo tas, ka viņiem, protams, viņi var pateikt, ka jo neviena Latvijā tā sistēma ir tāda, ka neatbalsta studiju, kompāniju, tradīcijas un tā tālāk. Ir vienkārši projekts un ir eksperti ar saviem subjektīvajiem viedokļiem, un vienkārši tādā veidā viņi patiešām 1 gadu, 2 gadu viņi iznīcina studiju. Un man šķiet, ka Roza un Ansis ir daudz gudrāki, vairāk kārt gudrāki par tiem dažiem ekspertiem, kuri nedeva to naudu viņiem tādā veidā, jo nav jau citu finansējumu. Viņi jau nevar neko citu darīt un iet veikalā par palīgstrādnieku vai ko. Tā nav viņa profesija. Man šķiet, ir tiem cilvēkiem, kas kaut ko ir sasnieguši, kaut vai cieņas pēc, jādod iespēju kaut ko darīt. Un tā bija liela kārtējā, tāda cūcība, teiksim, šajā gadījumā, pavisam no citas puses, ja. Protams, tā nedrīkstēja būt, noteikti. Bet viņi, es domāju, kaut kur nogur arī, no tās visas situācijas un paši viena aizvēra. Lai gan tagad Roza strādā cītīgi pie 100-gades projekta un tā, ka vēl tikai veiksmi, lai viņai sokās. Tā kā, es domāju, viņa varbūt pat juridiski nav slēgta tā kompānija. Vienkārši viņi negribēja, varbūt arī aizslēdz, jo nav jēga maksāt grāmatvedības, kaut kāds izdevums. Bet radoši viņa ir visu laiku kaut ko viņa dara, tā ka es domāju, laiks nākt un laiks aiziet, tā ka tā situācija tāda ir. Bet tas arī Eiropā neviens nerūpējas par kaut kādā veidā par šīm tradīcijām, par to pēctecību, kas ir diezgan bīstama situācija. Tu rūpējies. Tu ļoti labi rūpējies par pēctecību. Jā, varbūt, bet tas nav viegli.